Mūsu šīvakar stāstu sāksim ar tēmu, kur varētu interesēt absolūti pilnīgi visus tos, kuriem mājās tagad kāds glaužas pie kājām. Un te es domāju četrkājaino mīluli. Vai nu kaķis vai suns, bet nu tāds, kurš ir jūsu ģimenes loceklis. Jo tieši par tādu ģimenes locekli ir arī mūsu nākamais šīvakar stāsts. Stāsts ir par kādu sievieti, kur ir iegādājusies suni, Leonbergera šķirnes suns, un skatītājiem tiem, kuri... Diezgan jauna šķirne Latvijā, cik man zināms. Es saprotu, ka viņi ir viens no retajiem cilvēkiem, viņu Latvijā pagaidām ir diezgan maz, bet, liels, izskatās varbūt nav vaiga draudīgs, bet esot ļoti, ļoti draudzīgs. Un gan kā pavadonis, gan bezmaz kā bērnu aukli, gan kā glābējs. Nu, visas suņu labās īpašības, varētu teikt, ir iemiesotas šajā fantastiskajā Leonbergera šķirnes sunī. Bet, kā jau tas reizēm gadās, arī dzen ar maidzīvniekiem notiek visādas ķibeles un nelaimes, un, protams, tad saimnieks ķerās pie dažādiem glābšanas darbiem. Nu, un mūsu nākamā stāsta varonē tie glābšanas darbi ir izvērtušies īpaši sāpīgi. Nerunāja par to, ka viņa ir no ļoti augstzemušiem vecākiem. Nerunāja par to, ka viņa kucēnu klasēs izstādēs saņēmusi tikai vislabākos novērtējumus un kā ļoti, ļoti perspektīvi atzīta. Viņa mums ir ģimenes draudzene. Viņa ir labākā draudzene, man liekas, manai vecākajai meitai. Viņa ir, man liekas, pirmā suņa draudzene manai mazajai meitai. Tādēļ liels bijis ģimenes sašutums, kad 8 mēnešus jaunā kucīte bērnības trakulībā neveiksmīgi kritusi un lauzusi ceļu locītavu. Ārstēšanai Indra uzmeklējusi labāko mazo dzīvnieku ķirurgu Latvijā. Pēc pāris stundām man daktaris saka tā, ka, lai es pieņemot lēmumu, suni var eitanizēt, vai arī viņš var sastiprināt kaulus nekustīgi kopā. Saka, dariet, ko variet, bet par iemidzināšanu aizmirstiet. Pirmajās pēcoperācijas dienās esot šķitis, ka suns aizies arī bez nāvējošās potes. Tālāk kundze ar kolēģi, kam mājās ir krietnis pulciņš Leonbergera sugas suņi, meklējušas glābiņu grietas dzimtenē Vācijā. Ierodoties vetklīnikā, Indru sagaidījusi Vācijas televīzijas filmēšanas grupa. Visticamāk, ka tur bija kaula lūzums un ir neprofesionāli veikta operācija. Es ņemšu ārā šo metāla implantu un raudzīsim, kā to vērst par labu. Mans secinājums vienkārši viens, ka mēs īsti nevaram paļauties un uzticēties mūsu vetārstiem. Tas iznākums pēc Vācijā operēšanas ir tieši tāds pats. Vācijā jau nav izdarīts absolūti nekas cits, tikai izmantot citu metodiku. Viņā ir saurbi daudz vairāk metāli. Un ārsts, kas to darīja, acīm redzot, dod priekšroku šiem te ārējās fiksācijas aparātiem. Vienīgā mācību iestāde, kur Latvijā var kļūt par doktora Aikāsāpu kolēģi, ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kur mācības ilgst 6 gadus. Tālāk Indrai radies jautājums, vai tik Latvijas vetārsti nav iedomājušies sevi par supercilvēkiem esam. Saka, pirmdien operēšu kaķa sirdi, otrdien apsāklošu govi, bet trešdien labošu suņa kaulus. Tas ir katram ārstam jāapzinās to savu līmeni, un tas ir tikai normāli, ka viņš nevar veikt visas operācijas. Beidzot fakultāti, pēc 6 gadiem mūsu studenti iegūst prakses certifikātu uz 6 gadiem. Tas nozīmē 6 gadus viņš var strādāt, bet pēc 6 gadiem certifikāti ir jāatjauno. Un, lai atjaunot certifikātu, veterinārārstam ir jābūt aktīvam, sevis pašizglītošanas, kvalifikācijas celšanas lietās, jāapmeklē kursus, dažādas konferences, viņš krāja punktus. Es esmu mācījies pie Latvijas vadošiem ortopēdiem un traumatologiem. Varu saukt vārdus, varu nesaukt, tas tā. Esmu mācījies ortopēdiju Dānijā, ieskaitot Dānijas Karalisko universitāti. Esmu mācījies Amerikas Aiovas veterinārās universitātes klīnikā. Varbūt tā, varbūt tā, varbūt tā. Kā kuram organismam? Kā kuram organismam, jo jebkurš svešķermenis, kur mēs implantējam kaulu laudos, ir svešķermenis. Tāpat skabargas princips. Jums ir skabarga pirkstā, ko organisms dara. Viņš cenšas viņu atgrūst. Tā ir. Diemžēl garantēt, jā, viņš turēs. Kaut gan tie ir inerti materiāli, kuriem nevajag reaģēt ar organismu, bet garantijas nav, ka viņi noreaģē. Kā Drapčes kungs, tā Lauksaimniecības universitātes mācību spēki pārsteigti, ka Grietai tomēr nav likta protēze. Daktars, protams, man uzreiz arī atzvanīja un pateica tā, ziniet, daktari, šeit mēs endoprotezēšanu veikt nevaram, tāpēc, ka šeit izrādījās infekcija.
Turpretī gan Drapči, gan universitātes pārstāvji uzskata, ka varēja nogaidīt, kad infekcija beigsies un tomēr protezēt. Taču kuram taisnība latviešiem vai vāciešiem Grietas saimniecei noskaidrot var palīdzēt Latvijas veterinārā ārstu biedrība. Madara Kačraka, Rolands Polītis, Ivarža Pickis, Bestabu. Divas ziņas, cienījamie skatītāji, par šo tikko redzēto. Pirmkārt, Grieta ir uz pekām. Viņas kājas sadakterēta tik tālu, ka viņi var uz tās jau balstīties, kā jūs redzējāt, un ir tiešām reāls cerības, ka, varbūt pēc gada viņi skries un būs tikpat aktīvi kā agrāk. Varbūt ne tik lokani, kā gribētos, bet ko mēs varam apbrīnot, tas ir šī suņa saimnieces uzņēmību un mīlestību un pašatdevi. Viņi taču lika to suni mašīnā un ar mašīnu devās uz Vāciju, lai sadakterētu.